Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, esmu šī raidījuma autore. Šajos raidījumos mēs runājam par un ap efektivitāti un līnu domāšanu, digitalizāciju, iztaujājam nozares ekspertus, uzņēmējus par to, kā strādāt gudrāk, nevis smagāk, lietojot mazāk resursus. Šīs dienas tēma mums ir tāda, ka vēlamies izskaidrot vienkāršiem vārdiem, kas ir efektivitāte un līnu domāšana, kā arī parunāt par dažādiem mītiem, kas apvij efektivitāti un līnu domāšanu. Man šīs dienas sarunas biedrs un viesis raidījumā ir Kaspars Bērtelsons. Kaspars ir Biznesa efektivitātes asociācijas eksperts un jau vairākus gadus palīdz uzņēmumiem Latvijā sasniegt labākus rezultātus un sakārtot procesus. Kaspars ir strādājis Brabantī Latvija 11 gadus, un Brabantī Latvija ir slavens ar to uzņēmums Latvijā, ka ir viens no līnu čempioniem un efektivitātes čempioniem. Kaspars šajā uzņēmumā ir strādājis 11 gadus un mācījies no labākajiem ekspertiem šajā nozarē. Kaspara stāsts arī ir interesants ar to, ka viņš no vienkārša noliktavas darbinieka ir kļuvis par līnu konsultantu un ekspertu, augot kopā ar uzņēmumu. Šodien mēs klausīsimies Kaspara stāstos, un es sveicināts, Kaspar. Pirmais jautājums, ko es tev gribētu uzdot, ir, kas ir tavs šī gada lielākais izaicinājums tieši efektivitātes jomā? Sveika, Ilze. Mans šī gada lielākais izaicinājums ir viešot šīs efektivitātes metodes, sastapties ar pēc iespējas mazāku pretestību, jo šīs pārmaiņas ne visiem, protams, patīk, un līdz ar to daudzi nav gatavi lekt vienā vilcienā uzreiz un doties šajā ceļojumā. Es teiktu, jā, tas ir mans šī brīža lielākais izaicinājums. Kā panākt, lai pēc iespējas mazāk būtu šī pretestība un cilvēki būtu gatavāki līdzdarboties šo principu un metožu ieviešanā. Pēc tā, ko stāsti, izklausās, ka esi uzsācis kādā uzņēmumā no baltas lapas viest līnu un efektivitātes metodes, vai tas tā ir? Jā, šogad sāku darboties vienā uzņēmumā, kur, es teiktu, lielākajai daļai tomēr nav zināšanas par līnu. Daži no vadības iepriekš ir strādājuši ar līnu, bet lielākā daļa tomēr nav darbojušies ar līnu. Un līdz ar to mans uzdevums ir, protams, dalīties ar šīm līnu zināšanām un panākt, lai viņi līdzdarbotos un iesaistītos šajos uzlabojumos. Kaspar, es tev ticu, ka izdosies šajā uzņēmumā radīt šo līnu kultūru, efektivitātes kultūru, un uzņēmums varēs sasniegt jau pavisam citus rezultātus. Bet mūsu šīs dienas tēma ir par to, kā vienkāršiem vārdiem, vienkāršās metaforās un analoģijās pastāstīt cilvēkiem, kas ir līna un efektivitāte. Un ja mūsu šī skaidrojuma rezultātā kāds 4. klases skolnieks spēs to izskaidrot savam draugam, tad mēs būsim sasnieguši savu mērķi. Kaspar, kā tu paskaidrotu 4. klases skolniekam, kas ir efektivitāte? Jā, šis nav viegls uzdevums izskaidrot 4. klases skolēnam, kas ir līna. Bet es mēģināšu to caur piemēru. Iedomājies, tu esi skolēns, kuram jāizdara mājas darbi. Un katru reizi, kad tu sāc pildīt mājas darbus, tu meklē zīmuļus, ceļgumijas, burtnītes un grāmatas. Un tas aizņem daudz tavu laiku un, protams, arī kaut ko var aizmirst, kur kas ir nolikts. Un tas var radīt arī papildus stresu un, protams, aizkavēs mājas darba pabeigšanu. Ja tu pielieto līnu metodi, tad tu sagatavo visu nepieciešamo pirms sākt mājas darbus. Tu izveido tādu kā mājas darbu stūrīti,
kur ir visas vajadzīgās lietas - zīmuļi, dzēžgumijas, burtnītes, grāmatas. Tas viss ir vienā vietā. Un katru reizi, kad tu sāc pildīt mājas darbus, viss jau ir gatavs, lai varētu uzreiz sākt darbu. Tādā veidā tu tērē daudz mazāk laika un enerģijas, meklējot lietas, un daudz ātrāk var paveikt mājas darbus. Tad līnija princips ir samazināt lieko darbu, jeb darbības, un padarīt procesu pēc iespējas efektīvāku. Man savukārt ir tā iespēja trenēties uz 6. klases skolnieci. Tad, kad es viņai stāstīju, kas ir efektivitāte un kas ir līņa domāšana, tad mans stāsts bija par to, gribi vairāk atpūsties, pavadīt laiku ar draugiem, tad izdari tā, lai visus savus pienākumus tu izdari efektīvāk, ātrāk, lai paliktu vairāk brīvā laika tām nodarbēm, kas tev patīk labāk. Piemēram, istabas kārtošana nepatīk, fine. Izdomā, kā tu varētu to istabu vispār nekārtot. Ja visas lietas noliksi vietās, ja nebūs pilna istaba ar, sakautušiem picas gabaliem un pusizdzertām krūzītēm, tad, protams, ka būs vieglāk uzturēt istabu kārtībā. Uzreiz novāc pēc tam, kad esi savas lietas izdarījusi. Kā arī otrs ir tas, ka manam bērnam ļoti patīk pagulēt no rīta, un bieži vien ir tāda steiga, lai laikā ierastos skolā. Un tad es saku, tātad viss, kas notiek vakarā, ir jāizdara vakarā. Tātad somu kārtojam vakarā, apģērbu nākamajai dienai izvēlamies vakarā, jo no rīta visam ir jābūt pa minūtēm. Mazgājamies, ēdam un braucam uz skolu. Nekādas liekas darbības nedrīkst traucēt rīta rutīnu. Vai tev, Kaspar, ir vēl ko piebilst pie šiem jautājumiem? Jā, klausoties tavu stāstu, man attāvs atmiņā viens piemērs par Japāņu un problēmu, kā viņi risināja, kad atkritumi tiek izmesta dabā vai publiskās vietās. Un, ja Latvijā mēs taisam katru gadu lielo talku, lai savāktu šos atkritumus dabā un publiskajās vietās, tad Japāņi to visu analizēja un centās saprast, kas ir problēmas sakne tajā visā, un jau pašā saknē centās novērst šo problēmu. Un es atceros, ka laikam viens no risinājumiem bija biežāk izvietot šīs atkritumu tvertnes, lai pēc iespējas būtu pieejamākas šīs tvertnes cilvēkiem, un viņi tad izmest. Jo tas viens no iespējamiem cēloniem, ja nemaldos, bija tas, ka vienkārši nav kur izmest šos atkritumus, līdz ar to viņi izmet, kur pagadās. Un tad viņi salika vairāk šīs atkritumu tvertnes un tādā veidā samazinot šos atkritumus, kas ir dabā vai publiskā telpā, izmest. Ļoti labi, ka tu ieminējies par Japānu. Mēs varam ķerties klāt nākamajam tematam mītiem. Un pirmais mīts ir par to, ka lean un efektivitātes metodes strādā tikai Japānā. Es gribētu papildināt par to, kāpēc tieši Japāna tiek pieminēta. Visa šī filozofija ir tiešām radusies Japānā pēc Otrā pasaules kara, kad Toyotai bija jānonāk uzņēmumam Toyota automašīnu ražotājiem, bija jānonāk izvēles priekšā turpināt ražot vai slēgt ražotni. Jo 1950. gadā Toyota bija ļoti zem vispār pasaules šīm tendencēm. Ja Toyota ražoja 2500 automobīļus gadā, tad Ford Motors tāpat laikā ražoja 8000 dienā. Līdz ar to šī starpība bija ļoti liela. Bet neskatoties uz to, Toyota nolēma veidot jaunu ražošanas sistēmu, lai kļūtu konkurētspējīgāki par spīti resursu trūkumam. Un 2008. gadā Toyota kļuva par autoindustrijas līderi ar 9 miljoniem auto gadā. Un šis veiksmes stāsts, protams, ir iedvesmojis daudzus uzņēmumus gan pasaulē, gan Latvijā, lai kopētu un skatītos, kā tad uzņēmumu Toyota tas ir izdevies. Bet, protams, nav runa par metožu kopēšanu, vairāk ir runa par domāšanas veida un ieradumu maiņu. Jā, tā tad
atceros 2020. gadā mums bija tikšanās ar vienu no Toyotas pārstāvjiem attālināti. Un mums, kā uzņēmumiem no Latvijas, bija mute vaļā par to visu, ko stāsta šis Toyotas pārstāvis, un bija arī iespēja uzdot šim Lean sensejam jautājumus. Un viens no jautājumiem no publikas bija tāds, ko darīt, ja uzņēmuma vadītājs vai kāds no uzņēmuma darbiniekiem ļoti sabotē Lean un efektivitātes ieviešanu, kā rīkoties šādā situācijā. Un šis Lean pārstāvis viņš palūdza vēlreiz atkārtot jautājumu, jo viņš nesaprata. Tad viņam šo jautājumu atkārtoja. Viņš teica, nē, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, jo mūsu valstī nav iedomājama situācija, ka mēs esam vienojušies par kaut kādiem noteiktiem principiem un kāds var kaut ko nedarīt vai sabotēt. Tātad, ja mēs esam vienojušies par to, ka mēs strādājam efektīvi, tad mēs to darām. Un vispār nav iedomājama situācija, ka uzņēmums varētu vispār pretoties šādai filozofijai. Nu, lūk, tā kā šis pierāda to, ka mēs varam izdarīt Latvijā to, pielāgojot saviem apstākļiem, savam domāšanas veidam, bet tas nav neiespējams. Kāda ir tava pieredze? Jā, es tev pilnībā piekrītu. Un arī es strādāju uzņēmumā daudzus gadus, Brabantī Latvija, kas ir Latvijā. Un šis uzņēmums ir ļoti labs pierādījums tam, ka Latvija arī var izmantot šo pieeju, šos principus, un ka tas veiksmīgi strādā un rada labāku rezultātu. Es zinu, ka ir arī daudzi citi uzņēmumi Latvijā, kas šo pieeju un principus ir veiksmīgi realizējuši un arī sasnieguši daudz labākus rezultātus. Un viņi arī pulcējās Biznesa efektivitātes asociācijā, kur viens ar otru dalās ar savām pieredzēm, piemēriem, gan labajiem, gan sliktajiem. Un tādā veidā mācās viens no otra un sasniedz vēl labākus rezultātus un ievieš vēl labākus risinājumus. Klau, varbūt tev ir kāds labs piemērs no Brabantijas. Kā tad reāli notika šī Lean un efektivitātes ieviešana un kultūras pastāvēšana uzņēmumā? Jā, man ir viens piemērs. Tad mēs izmantojām tādu metodi, kas saucās Kaizen. Mums viņa bija kā Kaizen nedēļa. Tas formāts bija tāds, kad sanāk kopā komanda, kuri risina kādu konkrētu problēmu nedēļas garumā, un tad nedēļas beigās jau ir pirmie risinājumi, un arī plāns ilgtermiņa risinājumiem, kurus nedēļas laikā nevarēja pabeigt. Lūk, un tad mums bija viens izaicinājums, ražošanas telpas, mums trūka, un bija vajadzīgs atbrīvot, un izlēmām, ka viens no risinājumiem ir gatavo produkciju izvietot ārpus ražošanas telpām. Un, respektīvi, tas risinājums bija kravas auto piekabes. Piedzenot pie rampas, tad mēs uzreiz krautu iekšā šajās piekabēs. Un tādā veidā neizmantojot ražošanas telpu gatavai produkcijai. Taču saskārāmies ar vienu izaicinājumu, ka gan vasarā un it īpaši ziemā šī piekabe, braucot viņā iekšā, šī piekaba slīdēja projām no rampas, tādā veidā radot drošības riskus. Un tad sākotnēji bija idejas par specializētas tehnikas iegādi, bet tas maksātu 30,000 eiro. Tad likās, ka tomēr no šī risinājuma jāatsakās un jāmeklē kaut kas cits. Un tad šai komandai kopā sanākot, ģenerējot idejas, un vienā brīdī atnāca ļoti laba ideja, respektīvi šo piekabi ar kravas stropēm pieštrupēt pie aizsargu barjerām tā, lai šī piekaba tiks pievilkta pie rampas. Un beigās tas atrisināja problēmu un nostrādāja. Un tās izmaksas šim risinājumam bija 10 eiro. Jā, tad salīdzinājums 30,000 pret 10 eiro. Un šī viena tāpat problēma tika atrisināta tādā veidā. Brabantī Latvija ir sastāvdaļa no lielāka holdinga,
un Brabantī grupai ir ražotnes vairākās valstīs. Un es esmu dzirdējis to, ka citu valstu jūsu kolēģi brauca pie jums mācīties par to, kā veidot šo līnu kultūru uzņēmumā, vai tā ir taisnība? Jā, tātad no citām Brabantijas ražotnēm brauca, teiksim, vadītāji, lai redzētu, kā tad šī rūpnīca Latvijā tiek organizēta, kā procesi tiek organizēti, un lai pārņemtu šo labo praksi, un pēc tam arī koncerna līmenī tika ieviesti, pieņemti cilvēki, kas tad rūpējās par to, lai šis tiktu pārņemts arī visā pārējā koncernā, šīs pieejas un principi. Un, protams, sekoja līdzi, lai tie tiktu realizēti un pildīti. Jā, nu lūk, šis vien pierāda to, ka Latvija ne tikai var, bet var mācīt citiem uzņēmumiem un citās valstīs, kā ir pareizi un efektīvi jāstrādā. Paldies tev, Kaspar! Jā, uzņēmums Brabantija ir ražošanas uzņēmums, un vairāk tu esi pats arī strādājis ražošanas uzņēmumos, un šeit mēs nonākam pie otrā mīta, kas apgalvo, ka līna un efektivitāte ir iespējama tikai ražošanas uzņēmumos. Ko tu atbildētu uz šo? Jā, nu tad man būtu jāuzdod jautājums, vai tiešām citās nozarēs nenotiek nekāda procesi, lai radītu produktu vai pakalpojumu. Un te, protams, atbilde ir, ka ir šie procesi mums visapkārt, un līdz ar to šīs pieejas un principus mēs varam piemērot šiem procesiem, kas notiek mums visapkārt, jebkurā nozarē, organizācijā, un tādā veidā uzlabot gan procesus, gan rezultātus. Kā vienu no piemēru mazumtirdzniecībā, kur ir veikalā plauktos, ledus skapī piena veidi dažādi, un tad, ja mēs paņemam vienu veidu pienu, to, ko mēs gribam, mēs viņu izņemam no šī plaukta, un otrā pusē darbinieks redz, kuri piena veidi, ja produkti ir iegādāti, ja klients ir paņēmis, un tādā veidā viņš zina, ko viņam pasūtīt vietā, un tas signāls aiziet pa ķēdē uz priekšu, un jau nākamā dienā tiek piegādāts tieši tas, ko klienti ir izpirkuši. Ja šis princips nebūtu, tad iespējams bieži mums pietrūktu kaut kāds mūsu produkts, ko mēs gribam, ja viņš būtu izpirkts un nebūtu pareizi pasūtīts, būtu varbūt kaut kas cits pasūtīts un plaukts piekrauts ar preci, ko iespējams neviens nepērk. Jā. Līdz ar to šie principi un pieejas ir visapkārt jau mums un tiek izmantots jau dažādās nozarēs. Tā kā es teiktu, šī pieeja principi ir izmantojami jebkurā nozarē. Tieši tā, ar līnu un efektivitāti mēs sastopamies daudz dažādās vietās. Tevis pieminētais lielveikals. Šobrīd arī lielveikalā mēs redzam šīs pašapkalpošanās kases, kur mēs katrs pats esam sev kasieris. Mēs nosveram, mēs izvēlamies preci, samaksājam un ejam mājās. Un šis ir stāsts par to, ka uzņēmums, Rimi, Maksimā, nezinu kādu vēl uzņēmumu, šie tirzniecības tīkli, viņi taupa savus resursus, jo cilvēku resursi ir ļoti dārgi. Kasierus nav tik viegli dabūt, un šis darbiņš no uzņēmuma ir šobrīd pārlikts uz mums pircējiem. Protams, ka uzņēmums droši vien negodīgu pircēju rīcības rezultātā arī kaut kādā veidā zaudē naudu, bet tas tāpat atsver šīs izmaksas, kas būtu jāmaksā tiem visiem kasieriem, kas apkalpo pircējus. Man savukārt ir liels prieks par to, ka arī bankas ir pievērsušās procesu sakārtošanai, un neatceros pēdējo reizi, kad es būtu bijusi bankā, lai maksātu kādu maksājumu. 2000. gadā es strādāju vienā starptautiskā auditoru kompānijā kā praktikants. Protams, bija lētākais darba spēks, un katru dienu es kursēju no uzņēmuma uz banku un atpakaļ. Un to kādreiz es darīju vairākas reizes dienā, jo aiznesot maksājumu uzdevumu uz banku, atklājās, ka tajā ir kļūda. Tad es gāju atpakaļ uz uzņēmumu, gāju pie grāmatvedes, viņam manuāli uz veidlapas pārrakstīja šo maksājumu uzdevumu. Tad es šo maksājumu uzdevumu gāju pie vadītāja, kurš to maksājumu uzdevumu parakstīja, un gāju atpakaļ uz banku. Vesela komanda cilvēku laboja
vienu maksājumu uzdevumu un tērēju tam laiku. Protams, es biju lēts darba spēks, bet es ticu, ka uzņēmums varēja manas zināšanas un manu prasmi kaut kādā veidā daudz efektīvāk izmantot. Tādēļ es teiktu, jā, efektivitāte ir gan noliktavās, gan tirzniecībā, gan pakalpojumu sfērā, pat medicīnas iestādēs. Un es zinu, Kaspar, ka tev ir stāsts par medicīnas iestādēm un līnu. Jā, ja es nemaldos, bērnu slimnīcā ir šie līņa risinājumi un principi realizēti. Un tur bija par līnijām un būtiņām, kad respektīvi sazīmētas līnijas dažādās krāsās, kas parāda kaut kādas konkrētas virzienas, jeb sektors. Es varu nedaudz samelot, bet respektīvi man kā klientam, nezinot šo plānojumu slimnīcā, es vadoties pēc šīs līnijas aiziešu uz to kabinetu, jeb sektoru, kur attiecīgi man jāaiziet. Es neapmaldīšos, nemeklēšu šo sektoru, bet sekojot līnijai, es aiziešu uz pareizo vietu. Jā, šo uzlabojumu es esmu pati redzējusi bērnu slimnīcā, un tas, manuprāt, arī ietaupa atkal jau darbinieku laiku, jo nevienam darbiniekam nav jāpavada mūs kā pacientus uz kabinetu. Darbinieki var nodarboties ar tiešām svarīgu lietu – ārstēt bērnus. Un šobrīd es tev nolasīšu vienu citātu. Es ļoti labi saprotu, ka automašīna var maksāt dārgi, bet es nesaprotu, kāpēc man būtu jāmaksā par to, ka maniem darbiniekiem māca, kas ir gudra strādāšana un māca sakārtot aiz sevis. Vispār tā efektivitāte ļoti dārgi maksā. Ja nebūtu Eiropas Savienības līdzfinansējuma, diez vai būtu uz to parakstījies. Un šeit mēs nonākam pie nākamā mīta par to, ka efektivitāte un šī līnija ieviešana ir ļoti dārga. Cilvēkiem liekas, kāpēc mums ir jāmācās, mums ir jādzēš ugunsgrēki, mums ir jāstrādā, mums nav laika mācīties, mums jādara daudz svarīgākas lietas, un šie konsultanti ir dārgi. Un te man nāk prātā arī stāsts par to, ko es esmu dzirdējis kaut kur internetā, ka finanšu direktors saka, ka tas ir ļoti dārgi apmācīt darbiniekus, un tad viņi aiziet no uzņēmuma. Un savukārt HR vadītājs saka, jā, bet cik mums izmaksā, ja mēs tos darbiniekus neapmācam un viņi paliek? Kāds tev ir viedoklis, Kaspars, par šo jautājumu? Jā, jāsaka laikam tā, ka dārgāk ir strādāt ar neapmācītiem darbiniekiem un nekārtīgā vidē. Un šeit kā piemēru es varētu pieminēt 5S skaitu spēli, ko mēs parasti spēlējam mācībās, kur pirmais rauns ir nesakārtot vide, un tad pēdējais ir standartizēta un sakārtot vide. Respektīvi, dalībniekiem uzdevums ir pirmajā raundā nesakārtotā vidē atrast skaitļus no 1 līdz 49 secīgi. Un, ja mēs dodam laiku pilnībā atrast, tad tas parasti prasa 3 līdz 5 minūtēm, kā kuram citam ātrāk, citam ilgāk. Un kad mēs sakārtojam un standartizējam šo vidi, tad dalībniekiem vidēji tas prasa ap 10 sekundēm, kas ir milzīgs uzlabojums īstenībā. Un arī ikdienā ir tieši tas pats, ja tā vide ir nesakārtota, tad darbinieki staigā, meklē un tērē ļoti daudz laiku, nevajadzīgi daudz laiku tām lietām, kas ir pilnīgi liekas. Jā. Un tas, protams, kaut ko maksā, jo uzņēmumam ir jāmaksā darbiniekam par šo veltīto laiku. Līdz ar to es teiktu, jā, ir pat daudz dārgāk ir neapmācīt darbinieks un strādāt nekārtīgā vidē. Tur tās izmaksas ir daudz lielākas nekā šīs apmācības. Jā, man arī attausa atmiņā viens labs piemērs. Vienā uzņēmumā mēs viesām šo līnu un apmācījām visus darbiniekus. Uzņēmums tiešām ieguldīja diezgan daudz līdzekļu šo darbinieku apmācībā un līnu ieviešanā. Un neilgi jau pēc apmācību beigām tādas CNC iekārtas tur bija, un CNC iekārtām ir pultis, ar kurām tā iekārta tiek regulēta. Un šīs pultis bija nolietojušās, un viņas vairs nepildīja savu funkciju. Uzņēmums pajautāja šiem ražotājiem Itālijā pēc jaunām pultīm, un ražotāji saka, jā, viena pults 1500 eiro,
varam izsūtīt kaut vai tūlīt. Un darbinieki šo zināja, un viņi saka, mēs paši izdomāsim, kā šīs pultes atjaunot. Tika izgatavota no koka šabloni, šīs pultes pašu spēkiem atjaunoja, un rezultātā uz visām 3 pultīm iztērēja materiālu 150 eiro vērtībā. Nezinu, cik darbs tika patērēts, bet tas tāpat bija daudz lielāks iegūms uzņēmumam, nekā sūtīt šīs pultes no Itālijas. Tā kā ieguvums apmācību izdevumiem bija ļoti, ļoti ātri ieraugāms. Es atcerējos vēl vienu piemēru, kur mēs apmācījām darbiniekus uzņēmumā, kas ir pārtiks pārstrādes nozarē, kur mācības bija vidējā līmeņa vadītājiem. Un tad pēc mācībām mērķis bija praktizēt šīs pieejas un principus, un jau ļoti īsā laikā no viena no vadītāja nāca ideja, kur bija fantastisks risinājums. Tad problēma bija, kad ir tara, un tur birst iekšā šī pārtika, un tā tara smērējās no šīs pārtikas, un katru dienu viņa bija jāmazgā. Un ko tas vadītājs bija pamanījis, kad vienā veidā šī tara ir platāka, un pagriežot šo taru pa 90 grādiem, principā vairs netiek smērēta šī tara, tādā veidā atrisinot šo problēmu, un kas arī tika uzreiz izdarīts. Tad šeit mēs redzam, ka investīcijas nulle šo uzlabojumu varēja veikt jau uzreiz, un tad tā atdeva ietaupījums jau uzreiz sākās tajā pašā dienā. Un tas iegūms bija apmēram 10 minūtes dienā mēs ietaupījām uz šo uzlabojumu, kas sākumā varbūt šķiet nav daudz, bet ja mēs rēķinām, ka tas notiek katru dienu, tad kopsummā mēnesī, gada griezumā tas ir īstenībā ļoti daudz. Un zinot, ka darbspēks paliek arvien dārgāks, tad tās izmaksas, protams, ietaupījums pieaug. Stāstus par naudas ietaupījumu mēs varētu stāstīt daudz un dikti, bet galvenais, ko es gribētu pateikt, ka radīt risinājumus nevajag vienmēr atverot maku. Izmantojam smadzenes. Kā man viens no biznesa konsultantiem teica, maks nogalina radošumu. Tātad, jo mums ir spiedīgāk ar resursiem, jo radošāki un izdomas bagātāki mēs kļūstam. Un tagad, Kaspar, es gribētu tev uzdot vairākus jautājumus, tādus espreso jautājumus, kur mums vajadzētu iekļauties 3 minūtēs. Un pirmais no jautājumiem, ko tu saki? Ieviest pašiem šo efektivitātes domāšanu vai tomēr griezties pie ārējiem konsultantiem? Ja nu šeit tā atbilde nav viennozīmīga, es teiktu, tas ir atkarīgs no situācijas un mērķiem. Piemēram, ja nav ļoti steidzīgi, bet ilgtermiņā gribās uzlabot efektivitāti, tad to var darīt paši. Tas būs lēnāk, noteikti arī pieļaus vairākas kļūdas tajā visā, bet to var darīt, jā, un tas nav slikti. Pat, ja ir svarīgi sasniegt ļoti ātri kādus mērķus, vai ir pēkšņi kaut kāda krīze, es teiktu, ka labāk ir piesaistīt konsultantu, jo tad tas rezultāts noteikti nāks ātrāk, un arī kļūdas iespējams tiks pieļauts mazāk. Strādāt sakārtotā uzņēmumā un uzturēt kārtību, vai paņemt izaicinājumu un iet no nulles, sākt visu no sākuma? Jā, ja runa ir par manīm un manām zināšanām šī brīža, tad es gribētu labāk sākt no nulles un pielietot šīs zināšanas un jau startā veidot efektīvus procesus. Ja man nebūtu šādas zināšanas, tad es noteikti labāk sāktu uzņēmumā, kur jau ir šie procesi, un tad tur strādāt, attīstīt, uzlabot procesu un gūt šo pieredzi. Mācīties no grāmatām vai no praktiķiem? Praktiķiem, jo grāmatās noteikti nav aprakstīti tādi saucamie lifehacki, ko zina praktiķi, ko viņi ir pieredzējuši, kā varbūt tās izvairīties no kaut kādām problēmām un tam līdzīgi šķēršļiem un ātrāk nonākt pie rezultāta. Tad viņiem noteikti būs kaut kādi triki, ko izmantot, lai sasniegtu ātrāk rezultātu.
Kura būtu tā pievilcīgākā nozare, kurā tu gribētu sakārtot procesus un ieviest efektivitāti? Ražošana. Jo ražošanā, varētu teikt, es esmu veidots, un ražošanā es jūtos kā zivs ūdenī. Līdz ar to jā, es gribētu ieviest ražošanā. Tas, protams, nenozīmē, ka es nevarētu citās nozarēs, bet ražošanā es jūtos daudz labāk. Ja tu būtu efektivizējis savu brīvo laiku tik tālu, ka tev atliktu brīva 1 stunda dienā, kā tu izmantotu šo brīvo stundu? Es noteikti 50% laika no šīs stundas izmantot pašattīstošu grāmatu lasīšanai, un otru pusstundu es izmantotu kādiem kursiem, mācībām, lai gūtu jaunas zināšanas. Un pieejot šādi tam, es domāju, ka arī ilgtermiņā skatoties, es apgūšu jaunas zināšanas, kļūšu vēl efektīvāks un produktīvāks, un man noteikti tādā veidā atbrīvosies vēl papildus laika, ko es varēšu izmantot jau citām vajadzībām. Tad teikt, nepārtraukti mācoties, attīstoties, izmantojot laiku attīstībai. Es kļūšu noteikti efektīvāks, produktīvāks, tādā veidā ģenerējot vēl brīvā laika sev, ko es tad attiecīgi varēšu izmantot kādām vajadzībām. Būt iekšā kompānijā, kā komandas spēlētājam ieviešot līnu, vai būt kā ārējam konsultantam, kas tev labāk patīk? Es teiktu, noteikti konsultants, būt kā konsultantam, un droši vien arī tāpēc šobrīd esmu kā konsultants, jo ar katru uzņēmumu arī es gūstu jaunu pieredzi, kas priekš manis ir ļoti svarīgi, nepārtraukti attīstīties. Un ar katru nākamo uzņēmumu arī es sevi pieslīpēju, un es spēju gūt ar vien labākus un ātrākus rezultātus, mācoties no iepriekšējās pieredzes. Kaut arī mēs esam pāršāvuši pāri 3 minūtēm, man tomēr gribās tev uzdot vienu jautājumu vēl. Kas ir tas attaisnojums, kas tev visvairāk kaitina no efektivitātes pretinieku puses? Jā, mani visvairāk kaitina, es domāju, bieži dzirdēta frāze, kur šis līna pretinieks apgalvo, ka tas nestrādās, vai pie mums tas nestrādā. Jā, esmu daudz gadu strādājis Brabantī Latvija, kur es esmu redzējis, ka tas viss tiešām strādā un tas dod rezultātu, kā arī citos uzņēmumos, ar kuriem es darbojos. Redzu, ka šie principi un šīs pieejas strādā un rada labāks rezultāts. Līdz ar to man ir absolūti 100% pārliecība, ka šis strādās. Jā. Nu labi. Iedomājies, ka tev ir liela zāle, auditorija ar vairākiem tūkstošiem cilvēku. Šie ir vislielākie, sīvākie efektivitātes skeptiķi un pretinieki. Ko tu viņiem teiktu? Kāds būtu tavs message? Labs jautājums. Jā. Es teiktu tā, ka es arī priekš sevis izmantoju tādu apgalvojumu vai teicienu, ka, ja tu nemainīsi to, kāda dara lietas, tad arī rezultāts nemainīsies. Un es viņu arī izmantoju savā ikdienā. Ja kādreiz man neizdodas sasniegt vēlamie rezultāti, tad es domāju, kas man ir jāmaina tajā, kā es daru lietas, lai es sasniegtu šos rezultātus. Un tad es arī viņus aicinātu, ja viņi grib sasniegt jaunus rezultātus, tad viņiem ir jāmaina tas, ko viņi ikdienā dara. Un līna pieeja, tas ir jauns veids, kā darīt lietas un sasniegt vēl nebijušus rezultātus. Jā, un šiem burkšķētājiem skeptiķiem bieži vien nav cita plāna B, ko piedāvāt, ko tad mēs varētu darīt savādāk, ja šī metode nedara. Un bieži vien tie argumenti viņi arī nav tādā loģikā balstīti. Kā tev šķiet? Nav, tas parasti ir balstīts vairāk uz sajūtām, uz emocijām. Un es teiktu arī, ka tā ir
kāda savu veidu aizsardzība reakcija pret šīm pārmaiņām, kuras bieži, varētu teikt, ir kādam neērtas un varbūt negribas viņas realizēt. Jā, mēs visi esam dažādi ar savām pieredzēm, ar savām domām, bet beigās jau visi mēs gribam to rezultātu, to labāko. Klau, Kasper, tad, kad es tev jautāju, ko tu darītu ar vienu ietaupītu stundu dienā, tu teici, ka tu lasītu grāmatas. Kādas grāmatas tu ieteiktu mūsu klausītājiem, ko varētu palasīt tieši par efektivitātes tēmu? Es rekomendētu grāmatu. Viena no grāmatām būtu sauc Transformācija, kuras autors ir Georgijs Buklovskis. Un šī grāmata ir vairāk par ierobežojumu teoriju, un tad divas grāmatas par Lean. Viena saucās Lean risinājumu efektīvam biznesam, kur ir vairāki autori, un otra ir praktiskais Lean, kur arī jau ir praktiski aprakstīts, kā metodas izmantot, un arī ar piemēriem no uzņēmumiem, kuri ir veiksmīgi ieviesuši šīs metodes. Man prieks, ka tu pieminēji latviešu autoru darbus. Man prieks arī, ka ir Latvijā autori, kas raksta par šo tēmu un izdod grāmatas tieši ar Latvijā radītiem piemēriem, uz Latvijas uzņēmumu šo te pieredzes stāstu un balstītas grāmatas. Paldies šoreiz, tas arī viss. Paldies Kasparam par sarunu un tiekamies nākamajos raidījumos. Skatieties YouTube, klausieties Spotify, Apple Podcast un tiekamies nākamajos raidījumos. Strādā gudri, nevis smagi. Uz tikšanos! Thank you.